Nu, parād, uz ko sevi. Nu, čau, brīdējus. Tā, uz kurien brienat? Pa mežu? Uz Vecupītēm? Mēs uz Sietiņiezi. Nāksiet ar mums? Nē, tik tālu nē. Nē, ko nozīmē nē? Apakaļ, mēs iziesim Vecupītes apli un apakaļ uz pilsēta kājām. Otas slinkās. Vai uz Sietiņiezi ejam? Un es jau nojautu, ka tas ir tu. Jā. Taurēt meitenēm. Nu, paskaties uz šo pusi, ko tu slepi. Viņai jāēd. Kas viņa tagad jāēd? Jāēd. Viņa nedrīkst. Brauc. Kāpēc viņai jāēd? Nu, viņai jāēd. Un viss redzi. Mašīna tā nav neviena nekavējusi. Viņa ēd dejot. Tu grib nevar apstāties, vai? Sen aizmirsts maršruts. No Bikolata uz Sietiņiezi un atpakaļ. Šodien ar Reinējam. Un tur skolotājs aizmugurē mums sekos līdz, bet nu mēs viņus negaidīsim. Varbūt kaut kur pa ceļam satiks, jā. Nu, skaidrs, ka Reinam džins labs būs, bet nu, kā jau džins. Re, kur ir sākuma punktiņš. Un izskatās, ka te ir kāds jau iebraucis vai iestaigājis. Velo maršruta zīmī, tātad mums jāiet uz turieni. Ejam. Griežam iekšā meža kastē, vālīšu staipeknis. Tātad skolotājs nāk līdz šejienē un tad griežās uz dabas taku 1km pa labi un uz dabas izglītības centrs Vecupītes. Mēs ar Reinējam uz Sietiņiezi. Uz turieni. Mēs ejam. Izrādās, tā ir artēziskā apka. Te ņem pārbaudas ūdeni. Svaigs treilers. Skolotāja taka, dabas taka Vecupīte. Nu, ja kādu maziņu maršrutiņu vajag kādam, tad lūdzu, kur viņš tāds ir. Nu, vot tā mēs arī ejam atpakaļ uz mašīnā Reini. Vējiņš te pūša. Nu, droši vien tas aplīts arī būs kaut kādi 1,20 km. Mums tur palika varbūt 4-5 līdz finišam un viss. Šodien 21 300.